ZZS noticējuši šai iecerēji? Mēs ne tikai esam noticējuši, mēs par šo jautājumu esam aktīvi iestājušies jau vairākus gadus. Pirmo reizi 2013. gadā valsts puse, tātad ekonomikas ministrija atzina to, ka šis atbalsts ir pārmērīgs. Sākās pirmās aktivitātes, lai vērstos pret šiem atbalsta saņēmējiem, lai atbalstu mazinātu. 2019. gadā, manuprāt, bija pirmā kulminācija, kad Saeimā, tā skaitā arī ZZS, nobalsoja par to, ka šis atbalsts ir jāpārtrauc, un pēc tam sekoja arī parlamentārās izmeklēšanas komisija. Komisijā ZZS pauda savu atsevišķo viedokli šo jautājumu, kas ir noformulēts gana plašā izvērtējumā, ar kuru ik viens var šodien iepazīties. Tas bija 2020. gadā. Kopš tā laika OIK ir pilnībā apturēts Latvijā. Šobrīd ir tikai tās izmaksas, kas ir dažiem uzņēmējiem palikušas ievērojot tiesisko noteiktību, bet attiecībā uz to, kad mēs varam arī prasīt atmaksāt iedzīvotājiem atpakaļ to naudu, kas ir pārmaksāta šiem uzņēmējiem. Tā, manuprāt, ir ļoti atbalstāma iniciatīva, ko mēs arī izskatot un tiekoties tieskums pārstāvjiem. Tas ir loģiski. Tas ir uzņēmējiem, kuri saņēma, nevis uzņēmējiem, kuri piestādīja rēķins iedzīvotājiem. Tas šajā brīdī ir ļoti loģisks nākamais solis. Tajā brīdī, kad valsts ir pieņēmusi visus lēmumus, lai šo apturētu, atzinusi to, ka tā ir bijusi pārmaksa, ka tā sistēma nav bijusi iedzīvotāju interesēs, ka iedzīvotājiem uzliks reāls maksājums, viņiem to neprasot. Ir tik daudz argumentu un skaidrojumu par šo lietu, kas ir sakrājot vairāk kā 10 gadu garumā, ka šobrīd, kad ir izveidojusies iedzīvotāja kustība, kas ir gatava kolektīvo iesniegumu iet un savas tiesības aizstāvēt, mēs šajā gadījumā uzskatām, ka iedzīvotājiem pilns pamats vērsties ar šādu prasību, un valdība un Saeima nedrīkstēs to ignorēt.